Cietusī Bunkus ir mirušā Mārtiņa Bunkus māte, Ojārs Bunkus mirušā tēvs, Vets Kaspars Bunkus un Kristaps Bunkus brāļi. Starp cietušajiem un mirušo pastāvēja tos radnieciskas attiecības un ciešas ģimeniskas saiknes. Līdz ar to sakarā ar dēla un brāļa nāvi, kas iestājusies apsūdzēt to izdarītā noziedzīgo nodarījumu rezultātā, cietušajām nodarīts dziļš morāls aizskārums. Nav šaubu, ka morālo kaitējumu, tostarp tādu, ko radījusi dēla un brāļa nāve, nav iespējams tieši novērtēt un pārdzies tās sekas nav iespējams aizstāt ar naudu. Taču sniedzot cietušajiem atbilstīgu atlīdzinājumu, ir iespējams sniegt viņām zināmu gandarījumu un tādējādi mazināt ciešanas un sāpes. Līdz ar to valsts apsūdzības ieskatā katram cietušajam nosakām atlīdzību 250 000 eiro apmērā par morālu aizskārumu un fiziskajām ciešanām, kas tādējādi 1 miljonu eiro apmērā solidāri piezinām no apsūdzētajiem. Par labu valstī piedzinama juridiskās palīdzības administrācijas